Tad, kad mēs darām lietas bez piepildījuma, mēs meklējam attaisnojumus, kāpēc. Jo radošais process ir prieka katalizators. Bērnu pat radot, mums ir jānāk priekam. Un šodien paskaties uz vecākiem, kas audzina un rada bērnus. Daudzi sauc par radošumu to, ko es saucu šodien par amatniecību, mākslu vai par radošo izpausmu. Lai tu varētu šo te radīt, tev ir jāatrod stāvoklī, kas ir piepildījums. Nozīmē, tev ir jābūt ļoti daudz enerģijai. Patiesi meistars ir tas, kas katru reizi pat mazāko sīkumu, ko viņš dara ar pilnu atdevi un piepildījumu tajā procesā. Augstākais mūsu iespējamais radīšanas stāvoklis ir ģimenes radīšana. Kā vispār radīt kaut ko tādu, kas nav bijis un jaunu? Mums tas mākslīgais intelekts tagad un interneta ēra, viņa mums ir atslēgusi radošumu. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs tagad meklējam, ko visi apkārt dara. Es varu ķerties pie nākamās vērtības, kas man izraisa nemazāk jautājumu, ka iepriekšējās no šī apļa un nākamā vērtība ir radošums. Radošums dāvā pasaulē ko jaunu un nebijušu, piemēram, jaunu dzīvību. Radošuma pamatā vienmēr ir darbība ar jēgu, atrodoties piepildījuma stāvoklī. Radošumu no sākuma es centos noformulēt vienkārši es radu, bet tas kaut kā neskanēja, un tad es izdomāju formulējumu es dodu pasaulē. Vai tā ir? Jā, kaut kādā mērā to tā var teikt. Pie tam, diezgan lielā mērā tas ir mūsu došana un dāvāšana šeit pasaulē. Kāpēc mēs varam būt radoši? Ja? Tāpēc, ka tas ir vienīgais mūsu kā cilvēku veidīgu būtņu. Es negribu teikt, ka eksistences jēga, tāpēc, ka tad mēs uzreiz būs atbilde par visu, ja, ko darīt dzīvē. Ja? Bet zināmā mērā tā mēs to varētu nosaukt, ja, ka tas ir pēc būtības vienīgā jēga, kāpēc mēs te esam. Mēs esam te, lai radītu kaut ko. Bet radīt, te nevajag sajaukt to, kad radīt var jebko. Ja? Te ir jārada kaut ko, kas ir vajadzīgs šai pasaulē. Kaut ko, kas ir noderīgs, kaut ko, kas ir vērtīgs, kaut ko, kam ir jēga šī pasaulē. Daudzi sauc par radošumu to, ko es saucu šodien par amatniecību, vai to, ko citi sauc par mākslu, vai par radošo izpausmu, vai kaut kā. Priekš manis tas nav radošums. Radošais ir tieši tas, ka tu esi radījis kaut ko dabīgu, bet jaunu, to, kas nav bijis šeit, bet to, kas ir vajadzīgs šeit. Lai tu varētu šo te radīt, tev ir jāatrod stāvoklī, kas ir piepildījums. Nozīmē, tev ir jābūt ļoti daudz enerģijai, dzīvības spēkam iekšā, jo dzīvības spēks nodrošina to tava procesa izpildi un kvalitāti tam procesam. Tātad, ja tu darīsi lietas bez dzīvības spēka, ja, par roku gala, kaut kā sataisīt, ņem lietot, tur es uztaisīju tev, velosipēdu jaunu izgudroju vai vēl kaut ko, ja. Protams, ka tā lieta, viņa nebūs piesātināta ar to stāvokli. Jāatceramies, piepildījums, tas ir, ka tu esi piesātināts ar dzīvības enerģiju. Un tad, kad tu šī stāvoklī dari šeit un tagad, ja, tad tu vari radīt kaut ko. Lūk, un tad tas radošums, tad viņš ir patiesi tajā stāvoklī, kad tu esi piepildīts procesā. Tas ir tāpat kā, kad arī stāstīja, ja tur tēma par amuletu veidošanu, ja? Aizsarga amuleti un tādas lietas, ja, ka tur ir viss kaut ko var darīt. Ja, tur pašam cilvēkam ir arī jānonāk ļoti specifiskā stāvoklī, pirms viņš var ķerties klāt un darīt šīs lietas. Ja, bez šī stāvokļa visu, ko viņš dara, viņš var tieši pretēji, var negatīvu lietu ielikt iekšā tajā, ko viņš rada. Ja, ja viņš neatrodas tajā pareizajā stāvoklī apziņas. Un tā ir arī tāda vesela zinātne par stāvokļiem, ja, kādos stāvokļos mūsu apziņa var nonākt. Jā, šis stāsts man atsauc atmiņā rupju krievu teicienu, ko varētu pieklājīgi pateikt, kā darīt vai uz izcili vai uz atšujies. Jā, tieši tas arī tas. Ja, tad, ja mēs darām bez piepildījuma stāvokļa, un ar ko atšķirsies patiesas meistars no kaut kāda, kurš tur peļņas pēc kaut ko dara, ja? Patiesas meistars ir tas, kas katru reizi pat mazāko sīkumu, ko viņš dara ar pilnu atdevi un piepildījumu tajā procesā. Iet iekšā. Un tāpēc man arī, jūs paši zinat, ka jums nevienam nepatīk darīt lietas bez piepildījuma, bet mēs bieži vien to darām. Kāpēc? Tāpēc, ka tur apstākļi spiež, tur sociums spiež, tur vēl kaut kas mums traucē, un man ir nauda jāpelna, man vajag daudz saražot, tāpēc man nav laika kvalitātei paskatīties līdzi, ja, un tādām lietām. Ja, visāds attaisnojums mēs meklējam. Tad, kad mēs darām lietas bez piepildījuma, mēs meklējam attaisnojums, kāpēc. Un katrs, kurš dara lietu bez piepildījuma, viņš pats jūtās slikti. Kāpēc viņš jūtās slikti? Tāpēc, ka viņš saprot, ka viņam pirmkārt nav dzīvības enerģijas tajā procesā,
Otrkārt, ka viņš saprot, ka lieta, ko viņš būs uztaisījis, ir bezjēdzīga, nevienam nevajadzīga, un viņš to dara tikai kaut kāda viena aspekta pēc, ja, lai nopelnītu naudu, vai lai izpildītu kaut kādus termiņus, vai tur vēl kaut ko, lai ieliktu ķeksīti kaut kur un tādā garā. Ja, un cilvēks saprot, ka viņš melo sev, un viņš sāk justies slikti, un viņam ir vēl tālāks ceļš ejams, lai viņš nonāktu līdz tiem stāvokļiem, par ko mēs te runājam, par prieka stāvokli. Cilvēks, kas rada bez piepildījuma, viņš nekad nebūs priecīgs savā dzīvē. Jo radošais process ir prieka katalizators. Tad, kad es esmu radošs, ka es radu kaut ko, ka es ģenerēju kaut ko no sevis, bērnu pat radot, mums ir jānāk priekam no tā dzimuma akta vai pēc dzimuma akta, ja, vai vēl kaut kādā veidā. Mums ir jānāk priekam, jo bērnu radīt nenozīmē tikai iebāzt, izvilkt un gaidīt 9 mēnešus. Ja? Radīt nozīmē pēc tam viņu audzināt. Ja tu audzini bez prieka savu bērnu, ja tu rūpējies par viņu bez prieka, tu arī esi nevesels un tavs bērns būs nevesels. Ja? Tev būs problēmas ar tavu psihi un bērnam būs problēmas ar psihi. Un šodien paskaties uz vecākiem, kas audzina un rada bērnus, ja, nu, tur nav prieka bieži vien. Māmas, kas ir aizelsušās, tur viss tur somas pār pleciem, skrien kaut kur pa darbiem 10 un lamājās uz vīriem, uz bērniem. Kur tur ir prieks, kur tur ir piepildījums sajūta? Tur ir iztukšošana, ja? Tēvi arī, kas tur vispār pa bērniem neliekas, varbūt zinis kādreiz, ja? Aizskrējuši projām un paši pēc tam jūtās iekšēji slikti varbūt par kaut ko, bet viņi to neatzīst, ja? Viņiem arī nebūs prieka stāvokļa, viņi arī nevar atrast to savu piepildījumu dzīvē. Tāpēc mēs te atgriežamies atpakaļ, tas augstākais mūsu iespējamais radīšanas stāvoklis ir ģimenes radīšana, ja? Kur mēs iepriekš runājam par vērtībām. Ja? Tātad šī stāvoklī mēs spējam nokļūt šajos te nevis viņa savu, bet šajā procesā, ģimenes radīšanā, mēs spējam nokļūt šajās te cilvēka dzīves vērtībās, ko tu nosauc, ja? Kur ir prieks, piepildījums, jēga un viss pārējais. Tātad tas sasienas kopā ar to visu. Tā kā ne tikai šeit, šajās 6 ir tas riņķa dantis, bet riņķa dantis iet ar visām 14 vērtībām kopā saslēdzoties. Paceļamies augstāk. Jā, mēs paceļamies augstāk. Mēs ieraugam 14 tieši tā, jā. Tā kā tādā veidā tas darbos. Un viņi viens ar otru miedarbos, tas tā kā daudzdimensionāli, varētu tā iztēloties daudzdimensionāla apļveida piramīda, jā, konus tāds, jā. Nu, es tieši gribēju teikt, ka ar ģimeni, ar jaunas dzīvības radošumu, nu, tas viss kaut kā liekas dabiski un vienkārši. Nu, to, ka nav vienkārši, to mēs tāpatās zinām, ka tas ir šodien sarežģīti. Garš un tāls ceļš un šodien, protams, sarežģīti, bet kā ir ar radošumu uz citām lietām, jo mēs tagad dzīvojam tik ļoti globalizētā pasaulē, ka burtiski ar par katru lietu, ko mēs darām, mums ir te 10 miljardi konkurentu. Mēs varam paņemt rokā telefonu un ieraudzīt, ko, nu, kā tas dara to, tas dara to, tas dara to, un salīdzinamies ar 10 miljardiem, un ko tad no es? Plus vēl es esmu dzirdējis tādu versiju, ka idejas nemaz nav mūsu pašu, tās nāk kaut kur no augšas. Kā vispār radīt kaut ko tādu, kas nav bijis un jaunu, un ko pasaulē vajag vēl varētu saprast, bet kā tiešām radīt to, kā nav, un to, kas ir vislabākais. Ja es esmu viens, bet viņi ir 10 miljardi, viens labāks par otru. Jā, nu te ir atkal moments, jautājums par to, priekš kam vajag domāt, kā radīt kaut ko, ko nav radījuši citi. Mēs par to domājam brīdī, kamēr mēs vēl neesam sapratuši, kas ir jēga mūsu katram individuāli. Tev kāda jēga, man kāda jēga un tā. Tā kā mēs šo te jēgu atrodam, jo viņa mums patiesāk, tuvāka patiesībai mūsu tā dzīves jēga ir, jo mums ir skaidrāk lietas, ar ko mums jānodarbojas, un tanī brīdī, ka mēs ar to nodarbojamies, mums nav pat jāskatās, ko citi dara šajā pašā sfērā. Jo viss, ko mēs darām, viņš jau ir ar piepildījumu, viņš jau tātad nes dzīves enerģiju, tātad viņš jau būs radošs process. Un neatkarīgi no tā, ka varbūt tur, kaimiņu valstī vēl kāds kaut ko līdzīgu vai tādu pašu dara, bet tas, ko tu būsi izdarījis, viņš būs specifisks un atšķirsies no tā, ko viņš būs darījis. Ja vien tur nav kopija pēc, es ieraudzīju, viņš tur dara to, vai kad es ar to pašu darīšu, taisīšu. Tagad te rodās tas moments, mums arī dzīves pārmaiņu atbalsta platformā bija tā saruna ierakstīta viena, kur es skaidroju, tur pa biznesu gāju runa, kā atrast savu nišu biznesā. Nišu biznesā, ja tu gribi patiesu biznesu, to, kas nes labumu un kas ir pieprasīts pēc būtības sabiedrībā, tad tev ir
jādara nevis kā ar saviem konkurentiem cīnīties vai kā tur viņus pazemināt vai vēl kaut ko izdarīt, lai es savu nišu iekrot, bet jādomā par to, kā tas, ko es daru, var izdarīt vēl labāk. Nevis labāk nekā kaimiņam vai labāk nekā tam, bet labāk nekā es to daru. Ja? Un te sākās tas radošuma process, tad, kad mēs sākam domāt, kā izdarīt vēl labāk nekā līdz šim es esmu darījis, kā izaudzināt to pašu bērnu labāk nekā līdz šim es to darīju, kā pagatavot garšīgāku ēdienu tur sievieti, ja, kas gatavo varbūt nekā līdz šim, kā labāk, uzkonstruēt mašīnu, vēl kaut ko. Un tur sākās radošums. Nevis, ko tur viņš izdarīja, ko tur tas ir, ko tur šitas izdarīja. Tad, kad mēs sākam šitā meklēt apkārt, mums tas mākslīgais intelekts un interneta ēra, viņa mums ir atslēgusi radošumu. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs tagad meklējam, ko visi apkārt dara. Un kamēr mēs meklējam, ko visi apkārt dara, mēs iztērējam savu to dzīvības enerģijas potenciālu, mums vairs nav spēka radošumam pašiem. Priekšsēs tā vietā mums ir jāsēž, kādreiz vajag saprast, kas notiek pasaulē vispār. Tu nevari sēdēt koka kastē, un neko neredzēt, kas apkārt notiek un kaut ko sev iekšā darīt. Protams, mums ir socializācija, mums ir attiecības, komunikācija, mēs saprotam, kas reāli šajā pasaulē notiek un kas šajā pasaulē ir vajadzīgs. Un izejot no tā, mēs radām kaut ko pēc savas labākās sirdsapziņas un spēkiem un spējām, ko vien mēs varam uztaisīt. Tā kā tas radošums šeit ir nevis salīdzināšanā, ka tur ir tas labāks vai tas sliktāks, bet tas, kas tev ir, kas no tevis nāk. Un radošums, viņš var nākt tikai no tevis vai no cilvēku grupas, kuri ir vērsti šajā radošajā virzienā radīt kaut ko labāku, nebijušāku, kaut ko tādu pats primārais, kas ir vajadzīgs šajā pasaulē. Jo radošs process būs tikai tas, kas radīs kaut ko to, kas tiešām ir noderīgi un vajadzīgi. Ja mēs radām jebko, tikai kaut kādu saucam par radīšanu to, bet tas ir vienkārši printēšana, replicēšana, kaut kādu, mēs varam saradīt arī sliktas lietas, nevis saradīt, bet sataisīt. To, kas iznīcina, kas ir kaitējoši, kas ir traumējoši sabiedrībai un tā tālāk. To arī dara daudz cilvēki, un to labi noreklamējot, var to iesmērēt jebkuram. Tāpēc te ir svarīgais moments, kad tas, ko tu radi, viņam ir jābūt ar jēgu, viņam ir jābūt ar piepildījumu un jābūt prieku nesošam procesam. Un prieku nesošam nevis tikai tev, bet arī visiem citiem. Te es nerunāju par alkoholu, Tas nav tas, es ceru, ka visi saprot. Radīt brūvēt šņābi vai alu, tas nav par to, tas ir par citu tēmu. Priekam ir jābūt tādu prieku, kas ir patiesas prieks, kas sniedz to prieku stāvokli cilvēkam, izmantojot tevis radītu lietu vai tevis radītu priekšmetu. Jā, klausoties tevis teikto, man radās tāda doma, vai es pareizi secinu, ka radošums tā ir nepārtraukta sacensība pašam ar sevi, un radošs cilvēks ir tāds cilvēks, kurš nepārtraukti sacenšas ar sevi un mēģina izdarīt aizvien labāk un labāk. Es neteiktu sacenšās, bet viņš uzlabo, viņš aug un attīstās. Viņš pats sevi attīsta. Caur radīšanu mēs sevi attīstam. Es domāju, sacenšas ar savu versiju. Joprojām man tā sacensība neliekās, kad ir tas pareizais vārds, jo es drīzāk teiktu, ka mēs sevi uzlabojam. Jo tā, ka mēs sacenšamies, mēs bieži vien aizmirstam par to, kas bija galvenais un kas bija svarīgi. Mēs gribam būt labāki paši priekš sevis, bet nevis darīt kaut ko labāku priekš visiem. Jo tad, kad es sacenšos, es varu sākt aizmirst to, dēļ kā es vispār kaut ko sāku darīt. Kādēļ es aizmirstu jēgu, kāpēc tas ir vispār jāuzlabo. Tieši tā. Tāpēc es teiktu tā, mēs visu laiku augam un attīstamies, un radošums ir tāds kā stimuls mūsu izaugsmai un attīstībai. Tā kā tas, ko es varu radīt, lai iedot un uzlabotu šo pasauli. Uzlabotu cilvēkiem dzīvi, uzlabotu sabiedrību, uzlabotu visu pārējo, kas man ir, ko es redzu, kas ir jāuzlabo šī pasaulē.